Bonus kartes nelietoju katru mēnesi. Es pārsvarā ik pa laiciņam paskatos, kāds tur ir izveidojies uzkrājums. Un tad es redzu, ka ir vajadzīgs aiziet pie zobārsta, ko līdz šim varbūt kāda apdrošināšanas polise nav segusi. Tad es aizēju un iztērēju tādu lielāku summu ar bonus karti. Tad atkal pēc kāda laiciņa var aiziet atkal uz kādu dārgāku vizīti un tur iztērēt šo te bonus kartes uzkrājumu. Es bonus kartu uzskatu kā kaut ko līdzīgu apdrošināšanai, taču apdrošināšanas vairāk kalpo kā tāds gadījumā, bet bonus karti mēs varam iztērēt vainu dažādās vietās, tātad pielietojums ir daudz lielāks, un līdz ar to es uzskatu, ka tas ir lielāks bonus darbiniekam nekā apdrošināšana. Kad ir kaut kādi tēriņi vai tieši arī citreiz ir sanākuši neplānoti, aiziet uz kādu vizīti, tad es arī atceros, ka man ir šī bonus karte, un tad tur arī sanāk visbiežāk izmantot.